Tā, šī video parādīšu kā rīkoties ar elektrumu maciņu priekš Bitcoin Satoshi uzglabāšanas. Šīs maciņš būs uzinstalēts uz jūsu datoru, tas nebūs online maks, un līdz ar to ir lielāka drošība un mazāk iespēja, ka kāds paņems jūsu bitcoinus bez jūsu atļaujas. Jo tomēr vienmēr online servisiem pastāv risks, kad tā nauda var pazust. Tātad spiežam run. Tā. Atvērsies tās lodziņš, kur piedāvā izveidot jaunu maku vai palaist jau esošo. Tā, mums vajag jaunu maku. Tālāk šeit parādīsies vārdu virkne. Tā ir atslēga vai parole. Bez šiem vārdiem jūs netiksiet klāt savam makam, tāpēc tas ir ļoti svarīgi viņus pierakstīt, nokopēt. Ideāli tas būtu, ja jūs kaut kur vēl savā blociņā vai kaut kur pierakstīt gadījumā, ja fails nodzēšās datorā vai kāds, nezinu, viņam var iegūt viņu nozagt no jūsu datoru vai redzēt, nokopēt. Tā, es viņu nokopēšu te. Spiežam next, lai pārliecinātos, ka jūs esat pareizi saglabājuši visu to atslēgu. Te ir jāievada tā atslēga, kas tika piedāvāta iepriekš. Tā. Var izdarīt arī tā, saglabāt kā failu. Pieņemsim. Tā, saglabājam failu. Un te ir tāda iespēja, kad ko var uzspiest, un viņš atradīs viņu datorā. Tā, desktop. Bitcoin maciņš, kur ir. Piežam, jā. Visi tie vārdi, kas tika nokopēti, tā atslēga viņi ierakstījās iekšā. Bet varat domāt, kad arī ar roku rakstīt. Tā, te ir parole. Ok. Tā, tagad maciņš instalējās, jāuzgaida nedaudz. Jā, prasa, lai automātiski konektēties ar serveriem vai arī manuāli, protams, kad automātiski. Tā maciņš izskatās tādā veidā. Te būs vēsture, te mēs ejam, ja mēs gribam kādam kaut ko nosūtīt. Kam, apraksts, daudzums. Te ir adrese, uz kuru mums sūtīt. Te vēl viņas ir vēl pulka, diezgan dažādas. Tā, palielam tas arī viss. Šeit var uzspiest un uzspiest un redzēt to atslēgu, to vārdu virkni, kas ir mums ļoti nepieciešama. Tā kā tas ir pats galvenais punkts. Tā, te nav viņš pievienojies. Tā, lai pievienotos, uzspiežam šeit uz sarkanās, apļu sarkanā, un ok. Autoconnect. Ārā. Visi ir zaļais aplis iedegās, zaļā poga vai lampiņa, nezinu. Un maciņš ir gatavs sūtīt un saņemt. Šeit ir balans apakšā, te ir diezgan tāda dīvaina lieta, kad ir 0 MBTC, tā kā mikro vai mini BTC, tas ir 100, ja te būs vieninieks, tas nozīmēs, kad ir 100 000 Satoshi.
Tātad miljons būs 10 MBTC. Tas tāds nedaudz tāds nedaudz tāda lieta tāda. Bet pie tās var pierast. Nu tā, tas arī būtu pagaidām viss.